jāatceras šie traģiskie notikumi, bet arī aktīvāk jāiesaistās piemiņas vietu sakopšanā. Savukārt bruņoto spēku komandieris Rēmans Graubi ir pārliecināts, ka 1941. gada represijas ir viens no melnākajiem notikumiem Latvijas vēsturē, tomēr ir jāizprot notikušā cēloņi. Te ir divas lietas. Viena jau pieminēt, protams, šos upurus, šo traģisko mirkli, bet varbūt vēl svarīgāk ir saprast un mēģināt atbildēt, kāpēc tas ir noticis un ko mēs varam no tā šodien ar to iesākt. Īpaši tad, kad mēs runājam par hibrīdu karu, mēs mēģinām nodefinēt, kas tas tāds ir. Tad lūk, šie meli, šie nodevība jau ir šī hibrīdu kara pamatā. Un tāpēc mums ir jāskatās un jāizdara šāda veida secinājumi. Jo nekas nav mainījies. Šodien notiek tieši tādi paši meli, kā mūsu virsnieki, mūsu karavīri, mūsu politiķi, mūsu tauta tika apmānīta vēl 40. gadā. Jaunākā paudze, protams, nav pieredzējusi deportācijas vai citu veidu represijas pret iedzīvotājiem, bet arī jauniešos ir jāveicina izpratni par pagātnes notikumiem. Litenē, vēsturiskajā Latvijas armijas vasaras nometnes vietā, tradicionāli notiek jaunsargu, kā arī esošo un topošo virsnieku lauka nometne. Es būtu pārliecināts, ka katrs kadets, nākošais virsnieks, nākošais komandieris, kas strādās saviem padotiem, zina šos notikumus un izjūt to personīgi. Jo nopietnas jēga ir ne tikai iepazīt šo vietu, šo traģēdiju labāk saprast, bet dzīvot fiziski. Tā ir vietā, kur dzīvoja tie virsnieki, kuri tika izvesti uz Sibīriju. Tādējādi padarot šo traģēdiju nedaudz personīgāk, jo tā ir nākošo komandieru atbildība spēt izskaidrot. Ja tas notiek klasē, un atprasa pēc tam, kurā gadā, kas ir noticis, tad tas ir savs, un kādam varbūt aizķersies, kādam nē. Bet ir jāved šie jaunieši šādiem pasākumiem, jāpersonalizē, jāpanāk tas, lai viņš saprot, lai viņš redz, lai viņš ir aptaustīt, parunāties ar karavīriem, šī gadījumā par šo piemiņas brīdi runājam, redzēt pats savām acīm, un tāpēc jaunsargs dara ļoti, ļoti valstisku darbu. Nometnes ietvaros dalībnieki godināja noslapkavotos Latvijas armijas karavīrus un pēc tam devās 20 km pārgājienā, lai iepazītos ar Litenes un Ostroviešu nometnes izvietojumu. Tikko ir ienākuši mūsu aizsardzības akadēmijā jauni kadeti, un tas ir ļoti vajadzīgs, lai viņiem rodās šī izjūta gan ar mūsu tiešām saknēm, kur mūsu Latvijas armijas karavīri ir bijuši un kur nometnes organizējuši un trenējušies, un arī šī gadījumā arī šī traģiskā nots par šo nodevību, vai ne, un tā. Tad ir mērķis savest kopā vēsturi ar mūsdienu jauniešiem, un līdz ar to, lai ir tā saikne, ka mēs saprotam, ka vēsture nav tikai vēsture, vēsture ir tā, no kā mēs mācamies. Aizsardzības akadēmijas vecākais kapelāns uzskata, ka nevar gaidīt patriotisku attieksmi, ja netiek ieguldīts laiks, lai izglītotu jauniešus un veidot viņu attieksmi pret savu valsti un tās vēsturi. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka ir tādas nometnes, ka var mums pamāca un atgādina, un mēs varam dot godu kritušajiem armijas karavīriem. Man ir radinieki, arī vectēvi un vecvectēvi arī bija karavīri, un man kaut kā tas ir sirdī. Uzzināt, kā tieši, kas šeit notika, kāpēc tas šeit notika. Uzzināt dažādus viedokļus. Daži bija skaistāki, daži netik skaisti, bet, vārds sakāt, es uzzināju daudz vairāk kā jauna par vēsturi. Vēsture, manuprāt, ir jāatceras. Bez pagātnes nav arī nākotnes. Jā, bez pagātnes nav arī nākotne. Tieši tāpēc nometnes tradīcija turpināsies arī nākošgad, kur viena no aktivitātēm būs lielākās nacionālo partizānu apmetnes vietas sakopšanas talka. Wow, džanga, kabum. Jā. Es sveiku sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Saulīt mūs atkal priecē ar saviem siltajiem stariem, tāpēc jādodas izmēģināt kāds no ūdens sporta veidiem. Kas tas būs, to jūs uzzināsiet pēc pavisam maza brīža. Kamēr mēs gatavojamies, ieskatīsimies kādās sacensībās. Aiziet!